Что сначала будет сегодня говорить Эдмунд. Он только что спел, у него еще есть достаточно сил и веры. Поэтому мы приглашаем Эдмунда с его интересными изысканиями Писаний. Пожалуйста, Эдмунд. Labdien! Ziniet, ir vasara un vienalga var vasara vai ziema, cilvēks. Es tagad sapratu pēdējo pusotru mēnešu laikā, ka ir jāstrādā. Un ir runa par darbu šajā, sauksim to pa fronti, šajā sfērā, ja? Darbs ar vārdu. Un, lai strādāt, vajadzīgs arī laiks ir. Un es to laiku kaut kā atradis un mēģināšu tagad mēģināsim aprunāties par to, kas ir tajā iepriekšējā nedēļā, ko es esmu, pie kā es esmu nonācis, gribu arī padalīties ar jums. Ja? Mēs pagājušajā šabatā pievērsam uzmanību par tempļa celšanu uz īstajiem pamatiem. Ja? Kas būtībā ir Dieva svētītais vārds. Es šodien lietošu vārdu Mesija, lai man atvaino, vienkārši tā drusciņa ir ierasts. Īstenībā tas ir Hamašiach, ja? Bet tā drusciņa ir iegājies, ir svaidītais. Lietosim šodien vēl vārdu Mesija, kas varbūt nav tā īsti pareizi, bet Mesija, ja? Dieva svētītais vārds, ja? Dieva sūtītais vārds Mesija, ja? Kas bija pie tēva, kopš pasauli vēl nebija. Ja? Mesija, kurš ar vārdu dod bauslību, ja? Kurš caur praviešiem sarunājas ar cilvēkiem. Ja? Sākot ar Mūzu, turpinot ar Jēsaju un tā tālāk, ja? Un savā zemes dzīves laikā, kā Ješo, arī kā cilvēks pēc savas miesīgās nāves atklājoties Pāvilam, ja? Jautājums šodien, kas mūs uzrunā šodien, ja? Kā mēs rīkojamies, ko mēs domājam un saprotam. Kādus akcentus savam, tās sauktiem pestīšanas ceļam mēs saliekam. Kādi tie mūsu akcenti katram, ko mēs vispār darām. Ja? Ja citiem vārdiem, kādus materiālus, atsaucoties uz iepriekšējā šabatā runāto, kādus materiālus mēs lietojam ceļot Mesijas templi sevī. Tur es atsaucos uz iepriekš runāto, kad tur bija pieminēts, kādas tad jūs materiālus. Pāvils teica, es lieku pamatus, kas ir Ješo, Hamašiach. Un tālāk, ja jūs būvējat, raugiet, kādus materiālus jūs izraugat, vai zeltu, vai sudrabu, vai koku, vai salmus, un tā tālāk. Šeit ir tie materiāli sarindot pēc vērtības. Un kaut kur citur ir teikts arī, ka Dievs mūs pārbauda, un es neatradu jūs ar līdzīgu sudrabam. Ja? Tad pat no sudrabs vēl ir jāpārkausē. Ļoti labi izvēlēt materiāls savam iekšējiem templim arī tiek pārbaudīts. Nemaz nerunājot par to, ka mēs kaut kur novirzamies vai kā lai to pasaka, izvēlamies kaut kādu nevērtīgu vārdu, varbūt teiksim tā, ja? Un šodien tā mana tēma ir tāda, viņa būs, tā būs tāda diezgan daudz apspriest un es pat teiktu samērā diskutējams pants. Mēs tagad varam uzšķirt Mateja 5, 18 un 19. Nav jau noliedzams, ka šis pants ir bieži ir izraisījis pietiekoši daudz diskusijas, un es domāju, tas joprojām izraisa diskusijas. Uzliekam, un es arī izlasīšu viņu. Tad 5, 18, 19. Jo patiesi es jums saku, tiekams debes un zeme zudīs, nezudīs neviena nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības. Es lasu latviešu valodā, iespējams noteikti tikai precīzāks teksts, bet es tā lasu, iekams viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā, bet būs valstībā. Mans komentārs, jā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Šis izraisa diskusijas, jo lūk, momentāli liela daļa cilvēku saprot, kad ir, bauslība, tas tiešām ir, jāizdara 100%. Ja?
Kaut gan vēsture un arī pat raksti mums liecina ar vārdu, ka tas ir ļoti grūti izdarāms. Un Pāvils savos pārgājienos vienmēr ir arī teicis un savā sapulcēs runājis par to, kad uzrunājat savus tautiešus, kāpēc tad jūs uzliekat citiem, vai to, ko jūs paši nevarat izdarīt, un tā tālāk. Ja? Bet ne par to es stāstu. Tas ir par to, vai mēs vienmēr esam izlasot 18. un 19. pantu, izlasījuši arī 20. pantu. Respektīvi pantiņu, kas seko šiem 18. un 19. Šis pants mums atklās daudz ko vairāk. Un es lasu, jo es jums saku, runāju šo, ja? Ja jūsu taisnība, tā tad ir kaut kāda cilvēka taisnība, ar kuru viņš uzstājās, ja? Nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Jūs nenāksiet vispār, ja nav labāka. Te bija runa, ka kāds tur ko māca un vai dara un māca, viņš var būt vismazākais, bet viņš ir, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Šeit ir, kā lai to pasaka, te ir ļoti daudz, kas pateikts. Te mēs varam palasīt tālāk, protams, bet tas 20. pants pats par sevi izsaka ļoti daudz. Tātad, pirmkārt, kas ir mūsu taisnība? Kas ir mūsu taisnība? Ja? Varētu es šeit savienot šo sacīto, ka tā mūsu taisnība, kuru Mesija pazīs, pēc kuras viņš mūs pazīs vai nepazīs, jo tur kaut kur tālāk ir teikts, ka kas tad var ieiet debesu valstībā, Lūkas evaņģēlijā. Tātad mūsu taisnība, pēc kuras, ar kuru mēs ejot, pēc kuras mūs var pazīt vai nepazīt. Ja? Kas ir mūsu taisnība? Protams, mēs lasot jauno derību saprotam, ka mūsu taisnība vai būtu vēlams balstīties uz ticību. Ja? Uz ticību. Ticība, kā jau mācītājs pieminēja, varētu teikt, ir lielākai daļai cilvēku. Ticība. Ja? Kāda ir šī ticība? Tas ir kaut kāds cits pilnīgi jautājums. Piemēram, 20. pantā ir, es jums saku, jūs taisnība nav labāk par rakstu mācītāju un farizeju taisnību. Tas ir viens ticības veids, ja? Bet ja šo mūs aicina uz kādu citu pilnīgi izpratni, ja? Ja šo saka tā, tu aizej un piedod savam brālim, tas ir no mūsu puses, tu aizej un lai tas brālis piedod tev. Tas ir tas, ko es šobrīd gribu pateikt tajā 20. pantā. Tā, pirms tu upurē, pirms tu Dievam dod upurs, aizej un nokārto šos jautājumus. Tas ir kaut kas cits. Tas ir tas, kas ir labāks par rakstu mācītāju un farizeju taisnību. Ja? Es pirmdien iesāku šo tēmu, mēs ar mācītāju aprunājamies par tēmu kā tādu, ja? Un kaut kad otrdien es sapratu, ka tās atbildes, kas ir uz šo jautājumu, ir tik daudz un tik milzīgā gozmā labvēlīgi man tuvojās, ka es sapratu, ka man jānoliek bišķiņu, man jāatpūšās, jo tik daudz, kas ir pateikts tieši šajā sakarībā, kā atbilde. Un tad pagāja kaut kāds pusotras dienas, un tad es atvēru rakstus, un tad bija teiksim tā, sauksim to pa skaidrību, ko man gars palīdzēja saņemt, lai es varētu turpināt šo te sarunu šodien te. Tad jautājums ir, kāda ir mūsu taisnība, ja? Sāksim, arī jau ļoti zināmu rakstu vietu, un salīdzināsim divas rakstu vietas. Viens būs Jesajas 53.11, tā mums jau daudziem ir zināma. Jesajas 53.11. Iznāk mazliet atkārtot viņu, bet tas ir labi, jo te ir arī ļoti daudz, ļoti saturīgs sakāmais ar mazu korekciju, ko es gribu atgādināt vēl visiem, ka mēs varam drusliņu palabot. 53.11. Ir runa par konkrētu personu, jūs noteikti saprotiet par kuru. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Es nolasīšu, kā man te rakstīts. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Es uzsveru, palīdzēs daudziem uzņemt,
iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Šeit tas nelielais labojums ir ar savu atziņu. Citur ir rakstīts krievu valodā через познание его, kas latviski ar savu atziņu var tā teikt, ja mēs tuvojamies tai atziņai. Nevis ar viņa atziņu, protams, arī ar viņa atziņu, bet ja mēs speram tos soļus vai tuvojamies. Krieviski izklausās через познание его, kas prasa, jeb lūdz mūsu darbu, mūsu līdzdalību. Ja? Nu, lūk, šo te rakstu vietu es gribu savienot ar Mateja evaņģēliju 11, uzliekam Mateja evaņģēlijas 11, 25 līdz 30. Mateja 11, 25 līdz 30. Nu, jūs redzat 25, ja es iesāku runāt. Šeit kas ir svarīgākais? Nu, palasiet, un kuru pantu es gribu izcelt? Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Protams, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Liekas, kurš, kad nav lasījis šos vārdus, ja? Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Ja? Tātad, ko nozīmē tā nākšana, ja nāciet jūs pie manis? Tas manā uztverē nozīmē sadarbību. Mēs kaut ko daram, ko nozīmē nākt, ja? Tas jau nav tāds nekas abstrakts. Mēs ar kaut ko nodarbojamies, mēs meklējam, mēs garīgi meklējam, mēs studējam, mēs strādājam. Ja? Tā ir sadarbība. Ja? Un es gribu tevi atvieglināt. Un Mošiehs to izdarīs. Mums tam ir jānotic, bet viņš tiešām to izdarīs. Mums taču ir problēmas vispār kādreiz. Bet viņas var nebūt. Viņas var nebūt, un viņas var nebūt ne tāpēc, ka mēs paši to atrisinām. Viņas var nebūt tāpēc, ka viņš to uzņems. Viņš to atrisinās. Bet tas prasa arī to pieeja no mūsu puses. Ja? Mums ir, viņš saka tā, es tavus grēkus, faktiski viņš saka tā, es tavus grēkus izcietīšu, jeb citur, man ir vara piedot grēkus virs zemes. Viņam ir tā vara. Ja? Mēs, no mūsu puses tiek prasīta šita sadarbošanās, jeb meklēšana, jeb alkas, vēlme pēc vārda. Un tad viņš, un tas arī mums jānotic, viņš to izdarīs. Nevis mēs kaut ko darīsim, ievērosim, vai tur, es negribu neko konkrēti teikt, ja? Bet viņš izdarīs. Un te ir tā mūsu ticības varbūt tā atslēga, ja? ka, protams, baušļi ir jāpilda. Taču nevis mūsu darbība, bet Mašieha dievišķā izvēle vai griba vai žēlastība nosaka mūsu dvēseles to turpinājumu. Un, lai to apstiprinātu, lai nav tā, ka es te tikai tā runāju no sevis, ja? Uzšķiram Galatiešiem 2:21. Ļoti konkrēts, skaidrs, nepārprotams teikums. Galatiešiem 2:21. Es nenoliedzu Dieva žēlastību. Runā Pāvils, ja? Jo ir runa par žēlastību. Tas mums arī jāsaprot, ne jau mūsu žēlastība, bet Dieva žēlastība. Jo, ja bauslībā ir taisnība, tad Mošieh, jeb Ješo vēlti mīris. Ja? Ja bauslībā ir taisnība. Protams, ir raksta mācītāji un farizēji patiesība. Tas ir labi, jo, kā mēs iepriekšējā stundā runājam, Ješo runā uz Mozus, uz Mošieh. Viņš dod arī to bauslību. Un tas ir tas, kas būtu jāievēro un pēc kā ir jātiecās. Bet tu vari kļūt pašpietiekams. Un, ziniet, man te ienāca prātā, piedodiet, tāda spāņu tautas tāda nacionāla aizraušanās, un tur tajā arēnā tur tas radījums, kas viņš ļoti spēcīgs ir, un tāds pašpietiekams, ja? Bet viņš neredz, kur stāv, viņš neredz svarīgu lietu, kur stāv matadors. Viņš neredz to, viņš redz kaut kādu tur lupatiņu un tā, ja? Spēcīga, pašpietiekoša būtne. Ja? Tad ar to spēcīgumu un pašpietiekamību un saviem darbiem mēs nevaram tikt taisnoti. Mēs varam būt pašpietiekami, bet mēs nevaram saņemt pestīšanu. Ja? Nu, lūk, vēl
Romiešiem 3, 20 un 21. Romiešiem 3, 20, 21. Man bija ļoti daudz, kur ieskatīties, un es esmu priecīgs par to, ka es varu minēt rakstu vietas. 3, 20. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Jo bauslība dod grēka atziņu. Lūk, grēka atziņu tā dod. Ja? Mēs saprotam, cik mēs esam nepilnīgi. Ļoti labi pateikts. Romiešiem, 20, bet tagad neatkarīgi no bauslības atklāsies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši, ko jau apliecina. Ja? Šī Dieva taisnība dod ticībā uz Mošiehu visiem, kas tic. Visiem, kas tic. Jo, ziniet, tas tāpēc, lai mēs nenokļūtu pašgudri. To es minēju, pašgudrība aptumšo skatu uz patiesību, kas ir šaura. Šeit varam ieskatīties Lūkas 13, 23. Arī diezgan zināmi tādi panti. Ja. Lūkas 13, 23. Izlasam paši. Ja. Man te vēl ir ko jums uzrādīt. Cīnieties, ieiet pa šauriem vārtiem. 24 faktiski, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet. Ar to vien nepietiek, ka vēlās ieiet. Ja. Acīm redzot, nav pietiekoši, ka tu vēlies ieiet. Tad ir kaut kas jādara arī. Daudz vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Romiešiem 3, 28 līdz 30. Romiešiem 3, pat 27. Kur paliek mūsu lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības bauslību. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā. Runā Pāvils un viņa komanda, ja? Tiek taisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Un tā tālāk. Ja? Romiešiem 2, 29. Nedomājiet, ka es gribu noliekt bauslību. Nē, tas ir tas, ko Ješua ir devis un kas pie kā mums jāturās. Bet ja tas tiek darīts bez ticības, tikai formāli un tā tu sevi apmāni nedaudz un ar to vien nepietiek. Jo tev ir jāizlīgs ar savu brāli, tev ir jānoņem no savas sirds tas pat, ja brālim ir kaut kas pret tevi, tev ir jāiet pie brāļa un jāizlīgst. Romiešiem 2, 29. Bet tas ir jūds, kam ir iekšēja sirds apgraizīšana, garā un nevis burtā. Tādam atzinība ir ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Tātad, ja mūsu sirds strādā pareizi, es nedomāju miesīgo sirdi, bet mūsu garīgā sirds, ja mēs esam spējīgi aiziet līdz brālim, pirms mēs vispār vēršamies pie Dieva, ja mēs ar brāli nokārtosim visu, tad Dievs mūs uzklausīs. Citādi nē, viņš nav uzklausīs vienkārši. Tātad mums kaut kāds durvis ir aizvērtas faktiski. Tas ir tas, ko Ješua atnācis kā cilvēks un atdevis savu dzīvību par grēciniekiem. Tas ir tas, ko viņš grib mums pateikt. Un tas ir tas, kas, kā tā mūsu ticība ir lielāka nekā rakstmācītāja, tā ir farizēja taisnība. Lūk, tātad, protams, Tora, darbs pie Toras, protams, tavs vai mans darbs pie vārda, ja? Un, protams, attiecības starp cilvēkiem. Šī izlīguma, ja tā var teikt tāda teorija, izlīgšanas ideja. Ja? To visu es runāju tāpēc, ka nebūtu jāzina Tora vai bauslība. Ne arī tāpēc, lai mēs varētu teikt, ja protams, ir dzīves un tā tālāk, kas varbūt ir, mūsu izpratnē nepietiekami, ka mēs tikai ar to aprobežojamies. Ja? Bet tāpēc, ka viņš mani vai tevi ir sasniedzis, vai mazākais tu esi jau ceļā uz to, lai atdotu viņam savu sāpi. Un tici, viņš to izdarīs. Amen.